Labdien! Tiešraidi no Šarlotas audumiem. Labi, nē, šis nestrādā. Tas man jokam. Atbildēšu ar video, kur man diezgan bieži uzdod jautājumu par to, kā es sāku šūt un kāpēc. Šeit nebūs nekas uber pārsteidzošs, jo pavisam līdzīgi kā daudzas mammas bija bērnu kopšanas atvaļinājumā ar savu otro bērniņu Ralfu. Tas sanāk 2016. gads. Absolūti nezinu, kāda iemesla dēļ, kāda motivācijas vadīta. Izdomāju nopirkt šujmašīnu. Apskatījos 1A un 220, manuprāt, šujmašīnas. Izdomāju tā. Nopirkšu pirmo šujmašīnu, kāda ir lētākā, un mēģināšu sev kaut ko radīt, jo es tad biju, stipri apaļāka. Es biju 93 kg, bet uz manu svaru tas ir, daudz. Lūk, un domāju, šūšu sev drēbes, jo man arī patika pucēt tā kā meitu vienādi, man vienādi, bērniņu vienādi. Nopirku savu šujmašīnu. Pirmā nebija veiksmīga, trāpījos pie brāķa. Tā bija Brothers šujmašīna, kuras sākumā testēju, domāju, ka es kaut ko nesaprotu, vai kā, jo tutoriālus es biju noskatījusies 1001. Bet, paldies Dievam, visu man samainīja smuki pa garantiju, un tagad nākamo es paņēmu Singer, arī Singer Simple, kurš starp citu ir man joprojām, un kursos, kad ir, tad viņu arī var šūt, jo viņa ir salabota un apkopīt veikt, un viņa turpina kalpot, un skaita, tas ir 4, 9, 8 gadi aptuveni tai šujmašīnai ir. Lūk. Un vienkārši sāku šūt YouTube tutoriāļi, viens pēc otra, 3., 4. Šujmašīnu, starp citu, kad es iegādāju šujmašīnu, man tas bija diezgan sāpīgs pirkums, tāpēc, kad 100 eiro viņa maksāja, kas man tajā laikā bija, man šķita, ka tas no ģimenes budžeta atņem, tas ir ļoti daudz, un tāpēc es nolēmu viņu atpelnīt. Un tā arī bija, kad es šūtu tās Montessori lietas, lacītes, tādas lietas, ko es varēju notirgot, un es 3 mēnešos īsumā diezgan veiksmīgi viņu atpelnīju, jo es tirgoju gan Etsijā, gan arī tepat pa cēsim, pa pakomātiem, tāpēc, ja tev ir kāda mana bumba vai kāds izglītojušais Montessori materiāls, tad paldies, jo tavs pirkums veicināja manu ceļu šeit līdz šiem Šarlotas audumiem. Tāpēc, ja arī tu domā, kad ir jābūt kaut kādam īpašam iemeslam, lai uzsāktu šūšanu, pamēģināt, es vienmēr iesaku, jo tas, tu nezini, kur tas beigsies, varbūt tur patās arī tu pateiksi, sorry, viss tas nav absolūti mans, bet tā kā es zinu, ka šujmašīnas ir viens no tiem, kuriem tā vērtība nekrītās tik strauji kā, pieņemsim, jo kurai, nezinu, elektronikas